Jezupam ir aizdomas, ka Aivars grasās viņu atlaist. Annija izmanto savā labā Kaspara vēlmi pabūt kopā ar viņu. Feliks un Žeņa atvilina Vadimu pie Sibilles. Silvijai rodas ideja, ka viņa varētu savest kopā Mildu ar Koļu. Bet Koļu samulsina tikšanās ar kādu jaunu dāmu. Jā, Intes kundze, protams, ja viss kārtībā, tad tiekamies nākamreiz. Jā, visu labu. Jā, visu labu. Ko tu te? Tu taču klienti nevienu vairāk nav šodien. Es iedomājos, ka tu man varētu sastādīt kompāniju un mēs varētu jauki pasēdēt. Labi, tad es tūdaļ atnesīšu vīnu. Nē, es biju domājis kaut ko citu. Tad paēšana pie Gunāra, jā? Un tad kārtīgi pieešanos kādā restorānā. Es padodos. Ko? Kā būtu ar vakariņām manā numuriņā? Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jūs pāri noklājas mums. Surprise! Oho, vakariņas numurā. Jā, visurs vakariņas, pēc tam tev būs saldais. Un tagad iedod sveciti? Priekš kam? Nu kā, romantika. Tu man labāk pastāsti, kas ar to Megiju notiek. Nu, nekas. Nu, tur ir tā lieta, ka nekas. Bet tu teici, ka viņa mums pati ieskries rokās. Nu, labi, es taču nezinu, kāpēc viņa neatnāca. Nu, varbūt viņa jūta kaut ko nelabu. Ko viņa var just? Nu kā, ja viņa speciāli uztaisījās par likistu, lai pataisītu tevi par slepkāvu. Tad, protams, viņa tagad ļoti nervozā, viņa uzmanās. Bet kamēr mēs viņu neesam dabūjuši rokā, es nevaru turpināt šantažēt Evu. Tu! Skaidrs, ka es. Bet tu gan esi nervozi palikusi rausties pie katra trokšņa. Būtu tu manā vietā, tu arī raustītos. Nu tā nevar, kaut kas ir jādara. Tā tu galīgi bez nerviem paliksi. Labāk bez nerviem, nekā tas Jānis būtu man noķēris. Labi, ka es nejauši dzirdēju to sarunu ar Helēnu. Jā, citādi būtu iekritusi tā pārīša lamatās. Jā, un es vēl naivi ticēju, ka Helēna man grib piedāvāt foršu darbiņu. Patiesībā noteikti gatava tava ādu novilkt, lai tikai Evu atmaskotu. Kaut tas nebūtu tai Evai palīdzējusi. Bet toreiz tas likās tāds nevainīgs jociņš, patēlot līķi, iznest cauri čali un naudu man arī vajadzēja. Pagaidi, Eva tev tagad nevar kaut ko līdzēt? Es tagad labāk turos pagabalu no Evas, jo es vispār tagad gribu kaut kur aizbraukt tālu prom, lai nebaidītos ne no viena. Kur tad tu aizskriesi? Zini, taču no Vadima tik viegli nevar aiziet. Nu, nedomā tagad par Evu. Vai domā par mani? Ja Eva būtu nogalinājusi tavu papuci, tu arī tikpat mierīgi sēdētu. Arī gribētu gultā vārtīties. Nu, labi. Nu, nevajag tā kliegt, es visu saprotu. Piedod. Es vienkārši... Kad es domāju, ka tā kuci ir nostusi manu tēvu un pati joprojām dzīvo kā niera taukos, un viņai par to nekas nav, es... Nu, labi, ja tā Megija nenāk pie mums, tad aizietu pie Megijas. Kā tu to domā? Nu, ka aizēju uz Maras spā pie Silvijas, izliecies par klientu. Un pieprasu viņai tieši Megiju.
Jā, tu esi ģeniāli. No, es to zinu. Tikai tu galvenais, kad iesācies, ka Silvuša reāli domā, ka tas ir iepazīšanās klubs. Nevis meitu mājā. Kā viņa var būt tik naiva? Silvija tāda ir. Uz kurieni? Kudā pašol? Uz Maras spā. Kas tagad? Nu, skaidrs, ka tagad nav ko žāvēt. Viss. Pagaidi, un kā tad es? Mīļā. Pasēdi, uzēdi, es pēc pāris stundiņām būšu apakaļ. Forši. Tad tiekamies 8, ja? Labi, tiekamies 8. Ko man paķert līdzi? Paķer sevi. Pārējais paķerš no Gudāra. Piedod, es saprotu. Tu man daudz ko esi izstāstījusi. Tu man izstāstīji par savu mirušo māsu un tā tālāk, bet es... Nevajag paskaidrot, ja? Jā, bet es... Nevajag. Pēc tā, kā tu izturies, es saprotu, ka tu visu esi sapratis un piedevis, pretējā gadījumā tu te nestāvētu. Jā. Vai ne? Jā. Nu, tad tiekamies pie manis numuriņā, ja? Tiekamies. Es tev gaidīšu. Es gaidīšu. Labi. Es gaidīšu. Tu gaidi? Jānīt, kur tu tik steidzīgs? Vajag drosmīgā tagad, ja? Ko tad man no tevis vairs baidīties? Nu, mazums, kas var atgadīties, kāds nelaimes gadījums, piemēram. Cietumā gribas pasēdēt, ja? Nedraud man. Es tikai tev saku, ka tagad tu nestaigās man garām ar augstu paceltu degunu. Labi, Jāni, aprunāsimies kā vienkārši pieauguši, saprātīgi cilvēki, labi? Tev ir pret mani kompromats un man ir pret tevi. Tātad 1 pret 1. Kas te tavuprāt ir? Futbola turnīrs kaut kāds, ja? Varbūt vienkārši samierinies un lūdzu, turpmāk dzīvosim katru savu dzīvi. Pārāk glauna dzīve man tēvs lepkavē. Jāni, ko tu vēl gribi? Naudu! Nu, nevar būt, ka tu esi tāds idiots. Tev nepielēc, ka es tev neko nedošu. Tu ar mani tā nerunās, saprati? Jāni, laid vaļā. Netais zilums. Tu saki paldies, ka es neķeros pie tavu pretīgā kakla. Tu zini, kāds man temperaments. Jāni, nedraudi man, labi? Es tev nedraudu, es tikai tev iesaku nebūt tik pašpārliecinātai. Nekas vēl nav beidzies. Dana, čau! Čau! Cik forši, ka tu esi atnikusi vakariņās, un mēs paēdīsim kopā papļāpāsim. Nē, es nevaru. Kā? Man šodien vakariņas ar Mareku. Numuriņā. Ar Mareku, jā? Nu jā, romantičnīs vakars, jā. Man arī bija paredzēts ar Džoniju romantičnīs vakars, bet, nu... Kas ir Džonijs? Nu, Jaņis mans, nu... Bet vienkārši man riebies tas vārds Jaņis, kas tas ir kaut kā ļoti parāsti. Es domāju, Džoni, tas izklausās tad, nu, daudz seksīgāk, tā, nu, vīrišķīgi izklausās. Pareizi? Tu vispār dzirdi, ko es tev sāku? Piedod, es aizsapņojos. Es redzu. Ko tev Mareks tādu izdarīja, ka tu tik laimīgā? Davai, kailīs, es panakšu, lai Džoni izdara to pašu. Es arī gribu būt tādā smaidīgā. Jā. Sveiki, labdien! Sveiki, nāciet vien iekšā. Jā. Sēdieties, lūdzu. Jā, paldies. Tā tad tā. Atnācāt vainoties par to, ka es te pirmīt tā izskrēju ārā, neatvadījos. Jā, tas bija nebija īpaši tā pieklājīgi. Nu, izdevās ar Danu salabt? Jā, jums starp citu taisnība. Jā, mēs ar Danu bijām sastrīdējušies, bet esam salabuši. Jā, nekur neaizbraucu, praksi nepamet. Nu, un kā tad ar to jūsu vēstuli? Tad laikam nevajadzēja to nodot? Nē, tur viss ir kārtībā. Dana to vēstuli nav paspējis izlasīt. Paldies Dievam. Es saprotu. Tad jau laikam satraukumā bijāt daudz lieka sarakstījis. Tur es biju daudz par daudz lieka sarakstījis. Nu, skaidrs. Nu, katrā gadījumā es vēlu jums abiem ar Danu visu to labāko. Jā, paldies jums liels. Vispār mums ar Danu šovakar sarunāts, viņi mani gaida. Tā kā man īsti nav laika. Nu, skrieniet. Tad paldies jums liels. Visu labu.
Jezup, ienāc pie manas kabinetā. Abi ar Kasparu. Nu? Viņš man uzrakstīja vēstuli. SMS-ku telefonā? Nē, īsta vēstuli. E-pastā? Nē, tādu roku rakstīt uz 3 lapām. Kā, uz papīra? Jā. Mūsu dienas kāda vēl tā dara? Grūti noticēt. Parādi man tā vēstulī. Man viņas nav, viņš viņu paņēma. Kā paņēma? Tad iznāk, ka viņš tā kā domā, ka tu nelasīji? Tu viņam nepateici? Kāpēc? Viņš atskrēja pie manis, viņš bija tāds nokaunējies un satraucies. Un jautāja, vai es to esmu izlasījis. Es kaut kā teicu, ka nē. Nu, vienkārši. Ko viņš tur rakstīja, izstāstīja? Davai. Labi. Tu esi kā magnēts. Un es esmu maza metāla skaitiņa. Tik liels ir tās pievilkšanās spēks. Господи, это классно! Ой, rakstnieks, не верю. Magnet. Jā. Šef, klāt esam. Tā, es gribu, lai jūs paskaidrojat, kas tas vakar bija par bardaku vestibilā. Es arī gribētu paskaidrojumu. Saprotiet, Riku, jaunais kolēģis, jā, es viņu atstāju, jā, pats kaut kur nosvīda pēc tam. Es taču nezināju, ka man tur visu laiku jāstāv un jāvaktē. Jēzus man neko nepaskaidroja. Bļāviens, ko es tev nepateicu, jā? Es tev parādīju, kā jādarbojas, es tev teicu vienkārši stāvi tev un iepazīsies ar savu darbu. Bet es arī iepazinos, es izšķirstīju to žurnālu un pēc tam aizgāju iedzert kafiju. Uz 5 minūtēm. Es redzēju tās 5 minūtes, tu taču bija vesels galds uzklāts, tur jau bija paredzēta stunda, nevis 5 minūtes. Kas tā vispār ir par attieksmi? Un ko tu te smaidi? Tev bija jāstāv viņam blakus un jāmāc, nevis jāpazūd miglā. Ko viņam mācīt, taču elementārs darbs apsim būtu skaidrs? Kā tāds skaidrs, jā. Kas tā ir par attieksmi? Kad es mācījos strādāt, tā attieksme bija pavisam cita. Es atvainojos. Kaspar, un tu zini, ka es drīzumā pārbaudīšu, kā tu apgūsi administrātora amatu. Vajadzētu gan. Un tu, Jēzu, par to būsi atbildīgs. Skaidrs? Labi, varat iet. Jaunieši. Tu esi skaistākais, kas ar mani jebkad ir noticis. Tā tad vēl bija rakstīts. Oi, слушай, tu esi riktīgu dzejnieku dabūjusi, tev riktīgs Puškins. Tu smejies? Da što, ne taču. Es atceros, man kāda reize atkal Danāciks tik smuki rakstīja, bet labi, tā jau pagātnē. Ko Džonijs neraksta? Citiem vīriešiem vispār nav svarīgi nekā tur parādīt romantiku, viņiem tikai galvenais seksu. Džoni. Bet nav jau visiem jāraksta vēstules, varbūt viņš savu mīlestību parāda citādā veidā. Ai, es nesaprotu, kur tas Gunārs palicis, vēl gribēju paspēt pārķerpties. Bet tu ej, es pasūtīšu, ko tev atkal šokolādus kremus 2. Labi, tā. Čau. Lai labs vakars! Gribēju pagrūst man zem tanka, bet pats paskrēja. Gan jau šefam pāries. Bet tu tagad esi atbildīgs par mani. Es viņam varu pateikt, ka tu man neko neesi iemācījis no tām administrācijas lietām. Tu speciāli gribi man iegāzt, ja? Aivaram Mīlulis atradies. Ko viņš tevi par direktoru reiz neliek, ko? Par direktoru? Ko tu runā? Tev ir cita loma. Droši vien Aivars grib vienkārši ziņotājs starp darbiniekiem, ja? Tā tu par mani domā, ja? Jā. Labi, tas jau man nepārsteidz, jo no pirmās dienas man uztver kaut kādu padibeni. Es tev neesmu devis nekādu iemeslu vispār. Zini, ko tu man vienkārši nepatīc, saprati? Ne tavs ģīmis, ne tu pats. Aivaram ies nosūdzēt tagad, ja? Nē, es domāju, ka mēs paši varam tikt galā. Ka tā, ja? Jā. Vai arī es tev vienkārši iedot pa seju vai kaut kā tā. Dod. Izejam ārā. Izejam. Šito vienmēr paspēju, saprati? Nāc šurp, iemācīšu, kā žurnālā jāraksta.
ka tu tomēr būsi labais kolēģis, ja? Mēnesis, diena, laiks, kas, kur. Apkalpošana numurā. O, iekšā. Sveiki. Sveiki. Uzkodas 2? Jā. Jūs laikam esat Gunāri jauna oficianta? Nē, es tikai uz brītiņu, kamēr Luīza ir slima. Patiesībā es būšu Aivara Petersona jaunā privātsekretāra. Oho, tad jau jāiepazīstas. Tā, es esmu Dana Āboliņa, un man šeit Petersona viesnīcā ir psihoterapijas privātpraksa. Annija Lazdiņa. Varbūt kādreiz sanāks kārtot kādas darba darīšanas. Nu, cerams. Es ceru, ka es drīz varēšu darīt kaut ko nopietnāku, nevis tikai ratiņu stumdīt. Bet paldies, kāds stūmi. Labi, paldies jums arī. Jā. Visu labu. Atā. Sveiki. Es domāju, brīvs izrādās aizņemts. Nu, nekas. Kas tad jums noticis? Nu, pat vēl bijāt tik priecīgs? Jā, biju un izbiju. Tā gadās. Es saprotu. Man ar tikko 2 jaunieši garstāvokli pabojāja. Jā. Varbūt uzspēlējam biljardu, tad partiju? Varam. Vai tad jums nebija randiņš ar Danu? Tas vairs nav aktuāli. Tad viņi jums to garstāvokli sabojāja. Jā, viņi meloja, ka nav lasījusi to vēstuli, to, ko es pie jums atstāju. Izrādās, viņi ir lasījusi un vēl kopā ar draudzenēm pārspriež to un ņirgājas par mani. Jā. Nē, es saprotu, es jau neesmu nekāds dzejnieks. Tobrīd, kas bija galvā un sirdī, tas uzreiz uz papīra. Labi, varbūt sanāca nedaudz salkani. Labi, ļoti salkani, bet tas bija manas jūtas. Vai tad, es nezinu, tāpēc uzreiz ir jāņirgājās? Nezinu. Neatbildēsiet? Nē, tā ir Dana. Lai mokās neziņā, lai domā, kur es esmu palicis. Negribu vispār šovakar, kur pie viņas vairāk iet. Bet varbūt, ka tā vajag viņai arī pateikt. Viņa vēl te negaida. Tieši to es arī gribu. Lai gaida un lai domā, kur es tagad esmu palicis. Labi, varbūt tu turpinam, jā? Turpinam. Wow! Nаш Puškin! Mūsu dzejnieks, jūs tik skaisti rakstāt, Māri. Es šito laiku negribēšu klausīties, es atvainojos. Kas notika? Helēna, tas nav smieklīgi. Pagaidiet, es nekur neiešu. Ko es tad izdarīju? Labvakar. Labvakar. Dzirdēju, tu esat atvērts iepazīšanās salons? Jā, un vīrieši mums ir ļoti nepieciešami. Ziniet, parastā Latvijas situācija. Vīrieši daudz mazāk kā sievieši, un tieši tāpēc mans vīrs ir izveidojis veselu katalogu ar sievietēm. Lūdzu, nāciet paskatieties. Lūdzu. Burvīgi. Kas ir šī pa meitene? Tā ir Megija. Jauka un simpātiska meitene. Tādas skaistas acis, tādas godīgas. Jā, bet paskatieties, tā ir arī vēl citas dāmas. Viņš ļoti labprāt iepazītos ar jums. Ziniet, tādas acis kā Migijai nav nevienai. Es būšu iemīlējies no bildes viena. Tad es labprāt jūs iepazīstināšu ar viņu. Un kad tikai vēl viss nebeidzas ar kāzām. Kas zina, vēl nāksiet par vidēju māti. Labāk nostājieties pie tās sienas, es jūs nofotogrāfēju. Nē, nekādā gadījumā. Nē.
Man nekas nav jāpaskaidro. Kādēļ ir gan? Mareks dzirdēja, kā jūs ar Danu smējāties par viņa vēstuli. Redzi, Bogam, mēs Jā, es nesmējāmies. skaidri dzirdēju, kā jūs smējāties. Nu, bet tāpēc, ka mēs priecājāmies. Priecājāties, šitā jūs ņirgājāties, nevis priecājāties. Goda vārds, mēs neņirgājamies. Kāda vispār sakaramies, lai ņirgātos, ja man mūžā, Mareks, čestное слово, neviens man tik skaistu vēstulī nav nekad uzrakstījis. Un Dānai arī ne, mēs vienkārši bijām eiforijā. Nu, čestное слово, вот Dāna laimīga. Varbūt jums vajadzētu aiziet pie Danas? Es nezinu. Nu, droši vien. Es uz brīdi, drīz būšu apakaļ. Tas brītiņš būs ļoti ilgs. Es domāju, ka šovakar mēs viņu vairs neredzēsim. Oi, Dāna laimīga. Ja mans Džoni man rakstītu tādas vēstules, es būtu 7. debesīs. Varbūt es varētu pabeigt to partiju, ko jūs te ar Mareku esat iesākuši. Lielāko prieku, lūdzu. Nu, davайте. Nu, šķiet, ka tas ir arī viss. Beidzot būsiet par pusdienām norēķinājies. Es atvainojos, ka tik vēlas nebija rēķinājies ar tādu summu. Ak tā, cik tad jūs domājat, melnie ikra maksā? Nav jau nekāda vārītā desa. Nu jā. Un nemaz nemēģiniet man te stāstīt, ka Anglijā, redz, tur viss ir daudz lētāk. Jūs vispār orientēties kaut drusciņu kafejnīcu cenās. Pagaidiet, es ēdienu izvēlu uzticēju oficiantei. Un tā bija kļūda. Dāna, piedod. Man vajag jūsu fotogrāfiju, lai es varētu parādīt to Megijai. Tā negodīgi sanāk. Jūs viņas fotogrāfiju esat redzējis, viņa jūsējo ne? Un ja viņi neatnāk uz tikšanos tieši dēļ šīs fotogrāfijas, es negribu riskēt. Un tā meitene man viņa ir ļoti iepatikusies. Bet viņai taču ir jāredz vīrietis, kurš vēlas viņu satikt, ja jūs neesat viņas gaumē. Un ja nu tomēr esmu? Nu labi. Labi. Es viņai piezvanīšu. Megijā, šeit viens vīrietis vēlas tevi satikt. Jā, bet viņš atsakās fotografēties. Manas oficiālas gaume ir izcila. Vēl kaut ko ņemsiet? Atlikumu. Es domāju, ka tā būs dzeram no oficiantiem. Nē. Ja Anī panāks uz mirkli. Es jau nu gan neskopošos. Ar to pietiks? Jā, protams, paldies. Lūdzu. Un tūlīt jums atlikums. Lūdzu. Un noteikti nāciet vēl. Tādus klientus kā jūs mēs burtiski uz rokām nesājam. Ai, izskatījās gan saskābis, ne? Tas viņam sālīti sanāca. Nu, ne jau pats viņš to naudu nopelnīs. Droši vien papucītis iedevis. Bet mums labi peļņa sanāca. Malacis. Paldies. Es esmu bārā. Nu, ja jau tik grib iepazīties, lai nāk šurp. Pēc prom. Pēc, tas vīrietis ir Jānis. Tas Jānis? Jā, pazūdi. Piesaist mani. Forši. Kur vazājies? Sen bija jābūt pustenī. Sāt reiz gāja paēst, ko tu tad lecies? Tā, Aivars teica, ka šonakt būs jādežurē abiem. Nu, ļoti labi, te jau mēs arī esam pagulēt uz maiņām. Es tev iedošu pa olām, ja dzirdēšu tevi krācam. Ik pa pusstundai pārbaudīšu. Oi, cik tu svarīgs. Jā, diezgan. Es jau ieist, tu strādā.
Sveiki. Vai kafejnīca? Jā, šeit no administratūras, jā. Klienti zvanīja no 18. numuriņa. Jā, prasīja minerālu ūdeni. Gāzēt, jā. Ledu arī var pielikt, jā. Būs, paldies. Sveika, Mironīte. Lai tu paļā. Jā, ļoti labi izskaties, klausies. Kā ir Pundzītes sadzīs? Tas bija tikai joks. Tikai joks, jā. Tēlot Mironi, lai es justos vainīgs par slepkavību. Nē, tu man par šito samaksās. Lai tu paļā, cik tādi kotīs. Jā, nu ko? Apkalpošana numurā. Es atvainojos, apkalpošana numurā. Ko tu dari? Kamēr neatvainosies, ārā netiksi. Palīgā! Tas esmu es! Koļa! Palīgā! Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jūs.